Labdien! Labdien! Pirmdienas dienā, kura kā likums vienmēr ir grūta, pagrūta. Labdien visiem, kā es vienmēr saku, kas mani klausās, skatās, redz, sadzird, grib redzēt, grib noklausīties un tieši otrādi izsauc, teiksim, absolūti alerģiskas reakcijas, vai kā dažs labs raksta sociālos tīklos, kur es tur šo to šad tad ievietoju, kad es esmu liels dzimumu loceklis vīrieši. Nu, arī tādas ir atsauksmes. Paldies, es to visu ļoti normāli uztveru, un problēma nav nekāda, jo es saprotu, ka jebkurā sabiedrībā, ir īpaši sabiedrībā, kāda šodien ir, es neteikšu pat tikai Latvijā, pat tikai Eiropā, kad ir lielas ekonomiskas problēmas un kara apdraudējums un viss pārējais, ka dabistiski, ka zināms procents ir ar, teiksim tā, ļoti maigi izsekoties ar psihiskām novirzēm, nu kaut kāds procents 100 punkti, ja. Un tāpēc es par to nestraucos. Atkārtošu, kad ar jums runāju es, aizsargu pulkvedis Einārs Graudiņš, un pēc ārsta atzinuma vismaz šodien uz šodienas rītu, ja neskaita kādreiz dzīvē gūtu galvas smadzeņu kontūziju un asins izplūdumu smadzenēs, tad man ar galvu it kā viss ir kārtībā. Nē, tās diagnozes es nosaucu pilnīgi reāls. Bet kāpēc es vispār šodien mēģinu un kaut ko te gribu pateikt? Es regulāri, kā es teicu, pārskatu Latvijas ziņu portālus, es to nenoliedzu, un tajā skaitā portālus, kurus atsevišķas personas uzskata par melu portāliem, un tur sauc par visādiem portāliem, kas mums, teiksim, kā lai to atkal pasaka, lai te nekas nebūtu, kas mums neparāda īsto bildi, vai kurus kontrolē tur Sorosīti un tā tālāk. Es pārskatu visus, ja, jo es uzskatu, ka jebkurš cilvēks, ja viņam ir kaut vai vismaz kaut kāda izglītības paliekas, intelekts un inteliģents, tad viņš pats ir spējīgs izdarīt secinājumus no informācijas, kuru viņš gūst, tajā skaitā no pilnīgi pretējiem avotiem. Es šeit nesaskatu neko tādu ekstraordināru. Un viens no portāliem, ko es pētu, es atklāt to saku, es vienmēr runāju atklāt ar jums, es pētu portālu pietiekumi, jo manā izpratnē tas ir viens no godīgākajiem portāliem Latvijā vispār, ja pavisam atklāt, tad es uzskatu, ka pats godīgākais portāls. Nu, tas ir mans viedoklis, ar viņu var, kā saka, būt vai nebūt, piekrist, nepiekrist, tas viss ir uz jūsu sirdsapziņas, kā mēdz teikt. Un tas, ko es tagad teikšu, ir absolūti tikai manas pārdomas, tā nav juridiski apstiprināta informācija, tā nav informācija, kas pat ir izņemta ārā no operatīviem materiāliem, tā nav informācija, kas nav izņemta ārā no krimināla procesa materiāliem, bet es ceru, ka tāda parādīsies kaut kādā brīdī, ja? Un tā tālāk un joprojām. Tātad tie ir tikai mani subjektīvi spriedumi, absolūti subjektīvi, kas principā nav nodrošināti ne ar kādiem faktiem, ne ar kādiem materiāliem, jo, lai to visu tādā veidā izdarīt, tad es nezinu, man ir jānodarbojas ar absolūti aizliegtu darbību, tātad jāizmanto stratēģisks nozīmes līdzekļi vai materiāli vai iekārtas, tātad ar kurām var veikt specifiskas operatīvās darbības un tā tālāk, vai man ir atkal informācija jāsaņem no Latvijas drošības iestādēm, un tas viss ir visur viens likuma pārkāpums, un es ne ar ko tādu dabīgi, ka nenodarbojos, jo likumu nepārkāpju, es kā smējās, teiksim, savā laikā bija tāda filma, jaunās paudzes to vairs nav redzējusi, kas ir 12 krēsli, kur galvenais varonis Ostaps Benders saka, kad kriminālu likumu vajag cienīt. Nu, es aptuveni tūkoju no krievu valodas. Bet kas tātad vispār, par ko ir runa, ja? Tātad 23.08.2023. gadā, tas 23. augusts vispār ir tāda pasmaga diena, jo tad mūs tur dalīja visādos veidos daudz 10 gadus atpakaļ, un tās sekas, diemžēl,
vēl ir jūtamas šodien. Pie tam smagi jūtams, atklāti sakot, ja. Un tur ir šāds rakstīns parādījies, kur saucās kārtējais kriminālais straips uz vidmundiera, kā norāda avots no Valsts drošības dienesta. 2023. gada 7. augustā Latvijas drošības iestādes darbinieki par apdraudējumu valsts drošībai, citiem vārdiem sakot par sadarbošanos ar Krievijas Federācijas drošības dienestiem, piezīmē no sevis, kad nosaukts daudzskaitlī, tātad vairākiem, nevis ar vienu, aizturēja vairākas personas, starp kurām ir Igors Bobirs un Raitis Dalgovs. Abas šīs personas ir cieši saistītas ar Latvijas tiesību sargājošās iestādēs strādājošām amatpersonām, partijai Jaunā vienotība pietuvinātām personām un atsevišķiem Latvijā vadošiem uzņēmumiem. No sevis piebildīšu, ja tā ir patiesība, tad kārtējais vāks, jo īstenībā tā ir sazvērestība valsts līmenī. Bobira un Dolgova iztikas pelnīšana ir tieši saistīta ar cigarešu kontrabandu un jautājumu risināšanu valsts ieņēmumu dienestā. Īpaši uzmanību pelnījies bijušais krimināla policijas darbinieks Dolgovs, kurš neskatoties uz to, ka oficiāli ir izšķīris laulību, turpina kopdzīvi ar iekšējās drošības pārvaldes līdzšanējā direktora Aigara Prusaka, labo roku direktoru vietnieci izmeklēšanas jautājumos Natāliju Dalgovu, kas tostarp aizvieto Prusaku viņa prombūtnē. Un tagad te būs viena ļoti interesanta lieta, kas arī man ir atklājums. Nopietni, lai gan man vispār baigi grūti ar kaut ko tā pārsteigt ir. Ja? Jāatzīmē, ka tieši iekšējā drošības pārvalde ir tā vidas struktūra vienība, kur ir atbildīga par kontrabandas un korupcijas apkarošanu, tāpat katra darbinieka, radinieka un viņas dzīvesbiedra reputācijas izskatīšana. Tas viss baigi normāli, loģiski, ja? Bet ir viens teikums šeit. Iekšējās drošības pārvaldes darbinieki var skatīties un skatās jebkuru informāciju, neatskaitoties nevienai citai drošības iestādei, un iegūstot informāciju un nododot to trešajām personām ne tikai var radīt, bet reāli arī rada apdraudējumu valstī. Lūk, kā, cik man ir zināms, šāda joka nav nevienā citā valsts drošības iestādē. Tātad mums ir 3 valsts drošības iestādes - Satversmes aizsardzības birojas, valsts drošības dienests un militārās izlūkošanas un drošības dienests. Kaut kāds ārprāts. Otra persona, kurai ir vērts pievērst uzmanību, ir 1970. gadā dzimušais Igors Bobirs, kurš ir bijušais VDK darbinieks un labs aktīvā dienesta esoša Kaļiņingradas ģenerāļa draugs. Tas ir viens tāds rakstīns. Es jau smaidīt sāku, tad jūs saprotat, ka te jau viss jau velk uz baigiem humoriem, ja? Un es ar planšetu strādāju. Planšetu atklāt sakot baigi vecā, man tam iPodam es nezinu. Tur kaut kādā man viņa čaļi uzdāvināja, ka es radiostacijā Piki darbojos. Kaut kādā, es nezinu, viņam gadu, kad 8 laikam, bet vēl strādā, viss ir kārtībā. Lūk, bet tā, pašvak strādā, bet strādā. Tālāk, 27.08.2023. Tātad tas sanāk pēc 4 dienām. Raksts Ādamsona faili, kas ir drošības iestādes aizturētais Igors Bobirs un kāda ir viņa saistība ar Juraša grupējumu. Te es atkal augšu nolasīšu. Ļoti labi informēts pietiek lasītājs pirms dažām dienām informēja, ka 7. augustā Latvijas drošības iestādes darbinieki par apdraudējumu valsts drošībai, citiem vārdiem sakot, par sadarbošanos ar Krievijas Federācijas drošības dienestiem aizturēja vairākas personas, starp kurām ir Igors Bobirs un Raitis Dalgovs. Tika norādīts, ka abas šīs personas ir cieši saistītas ar Latvijas tiesību sargājošās iestādēs strādājošām amatpersonām, partijai Jaunā vienotība pietuvinātām personām un atsevišķiem Latvijā vadošiem
vadošajiem uzņēmumiem, bet, Dievs žēlīgs, kādi ir tie vadošie uzņēmumi, tas ir domāts, kas Latvijas Energo, Latvijas gāze, Rīgas siltums, kaut kas tāds. Nē, kādi ir vadošie uzņēmumi Latvijā? Turklāt Bobira un R. Dalgova iztiks pelnīšana tieši saistīta ar cigarešu kontrabandu un tā tālāk. Piektdien, šodien, tātad portāls Pietiek šodien publicē fragmentus, saglabāt oriģinālu rakstību no tā saucamajiem Adamsona failiem. Ja jūs visi atceraties, tad savā laikā tika izdot tāda grāmata, kur iekšā bija pilnīgi viss tas, ko Jānis Adamsons it kā ir ziņojis Krievijai, kā Krievijas spiegs. Viņu par spiegošanu tiesā vispār ir kas, ja? No tā sauktiem Adamsona failiem ziņām, ko bijušās Saimas deputāti Jāņa Adamsona rīcībā nodevis kāds izbijis drošības policijas, tagad valsts drošības dienas darbinieks un ar kurām saistībā Jānis Adamsons tagad apsūdzēts spiegošanā. Tātad te iet vesela runa, tātad iet runa atkal par baigākajiem failiem, baigā kaudz ar visādu kompromitējošu informāciju attiecās viņu uz 2000 un 2021. gadu. Jā, 2021. gads. Vispār kaut kāds ārprāts. Tātad visur atkal parādās čekisti. Es jau ļoti ilgstoši saku, ka mums ļoti daudz ko valstī nosaka čekisti. Tajā skaitā čekisti, kuri ir strādājuši vai ar kuru palīdzību ir iefiltrēti Krievijas interešu aģenti, precīzāk spiegi, vienkārši kādu tur aģenti ir spiegi. Latvijas valsts drošības iestādēs un valsts policijas iestādēs, jo šitas otrs kadrs, kā to kadru sauc, tad iet runa par Raiti Dalgovu. Tas ir strādājis atkal kaut kur, kā viņš ir strādājis. Oi, mamma, tātad tas ir atkal strādājis jau krimināla policijā. Tātad citiem vārdiem sakot, tātad es uzreiz teikšu pirmkārt, kad es pa šitādiem purniem, kā Igors Bobirs un Raits Dalgovs dzirdu pirmo reizi, pilnīgi nopietni. Lai gan es neuzskatu, ka es nebūtu absolūti informēts cilvēks. Pirmo reizi es pa šitādiem purniem vispār kaut ko dzirdu, bet viņi tur vēl vai kaut kāds bars nošņorēts, tur ir vesels bars nošņorēts, šitie tie redzamākie, ja? Tātad atkal, kas šeit veidojas? Saiknes ar spēcdienestiem. Tātad šitiem varam sakot tā, pirmkārt, Latvija ir pilna ar Krievijas spiegiem, pilna, pārpildīta vienkārši līdz griestiem, ja? Tātad šie spiegi šeit nodarbojas ar absolūti izteiktiem krimināliem biznesiem. Tas ir organizētā noziedzība, citiem vārdiem sakot. Viņi ir saistīti ar Krievijas kriminālās pasaules autoritātēm, saucamiem likumīgajiem zagļiem un tā tālāk. Viņi ir saistīti ar valsts drošības iestādēs strādājošiem darbiniekiem Latvijā esošiem, pie tām absolūti zemākā līmeņa. Viņi ir saistīti ar Latvijas policijas iestādēs strādājošiem darbiniekiem. Es runāju par to laiku, kad šie cilvēki visi vēl ieņem kaut kādus amatus, un tas viss mehānisms kopumā visur izvies cauri vienam uzvārdam – Juris Jurašs. Kas vispār bija, ja es nemaldos, Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs, prātiņi nāc mājās. Tātad, ja šitādi purni ir nošņorēti, tad, man nav šoreiz iemeslu apšaubīt valsts drošības dienestu profesionalitāti vai kompetenci, jo ņemot vērā, ka šitādi džeki operē ar 10 miljonu summām, es domāju, ka tur tāda nauda bijusi piedāvāt, ka, turaties tikai, ja, bet, ja ir iebāzt iekšā, tas nozīmē, ka visdrīzāk, tas ir mans, es visu runāju vienā pieņēmuma formā,
ka visdrīzāk šeit ir kaut kādā veidā saistīts tas viss ar mūsu strateģiskiem partneriem, kas tur to lietu nedaudz ir, kā saka, pakorektējuši, jo cik tad var. Un ļoti tiešām žēl, ka 30 gadus pēc neatkarības atgūšanas mums te ir pilns ar krievu spiegiem, krievu spiegi sevi uztver kā mūsu valsts eliti, tie tā kā elitāri čaļi visi, viņi taču nebraukā ar zaporožaciem, ja? Un nedzīvo dabīgi, ka vienistabas dzīvokļos, ja? Un viņi šeit jūtas absolūti droši, absolūti komforti. Viņi visu ir nopirkuši bez jebkādām problēmām. Viņi visus ir nopirkuši un sev viņi apdraudējumu savai darbībai neredz vispār. Tātad Latvijas teritoriju viņi izmanto kā tranzītu punktu starptautiskām organizētās noziedzības darbībām. Pie tam tur viss viens krimināls, tur izņemot kriminālu vispār nekā nav. Un paralēli viņi dabistiski, kad rukā uz Krievijas spēcdienestiem. Vispār suprīgi, ka visi baigi tā suprīgi sakārtos. Bet sākums visam ir valsts drošības komiteja, kā vienmēr čeka, un nobeigums, kā visam atkal ir vienmēr Juris Juras, un tas viss ir tā salikts kopā, saudzis, tur atkal ir Sozinovs pa vidu, un visi Sparāni, un viss šitas te. Bet kāpēc es vispār šodien kaut ko runāju? Tāpēc, kad šo kungu darbība, ja notika 2020. gadā un 2021. gadā pēc Adamsona failiem, un atklāt sakot, man nav lielas kaut kādas, teiksim tā, nepieciešamības šiem Adamsona failiem neticēt. Es nezinu vēsturi, kā viņi ir radušies, kas tur kam ko ir nodevis kaut kādu informāciju, kur viņi sūtīja tālāk un tā tālāk, man par to sajēgas nav. Bet par pašiem faktiem, kas tiek atspoguļot šajos failos, man nav īpašas kaut kāda, teiksim, tendence to visu baigi apstrīdēt un teikt, ka tie pēdējie murgi. Es domāju, ka nē, es domāju tieši otrādi, ka tā ir baigākā realitāte. Lūk, un ko es ar to gribu teikt? Kad ja jau tas notika 20. un 21. gadā, tad jau tas notika arī 19., 18., 17., 16., 15., 14. un tā tālāk un tā tālāk. Jo visi šie kungi, es domāju, ka Latvijā darbojas minimums pār 10 gadus, dažne dažādos salikumos un dažne dažādās izpausmēs. Un te es nonāku atkal, diemžēl un kārtējo reizi, pie viena ļoti slikta secinājuma, un pie pāris konkrētiem cilvēkiem, kad kas atbildēja pagājušās 10 gadus vidū par valsts nacionālo drošību un par visu Krievijas spiegu vienkārši, un paralēli krimināli noziedznieki no organizētās noziedzības, atpazīšanu, operatīvo izstrādi, aizturēšanu, izķeršanu un iesēdināšanu. Kurš? Es jums pasaku priekšā. Tas bija tajā laikā drošības policijas priekšnieka vietnieks Ints Ulmanis. Ja? Varat to paprasīt jebkuram cilvēkam, kas kaut kādā veidā ir saistīts ar valsts drošības iestādēm. Lūk, bet Ints Ulmanis tajā laikā ar savu organizētās grupas biedru, tur vesela organizēta grupa, Rinaldu Silakaunu, mēnešiem, gadiem veica Eināra Graudiņa, tas ir manis, operatīvo izstrādus, to tika tērētas, nezinu, cik tur varbūt 100 000 nodokļu maksātāju eiro, lai man kaut ko piesietu. Es darbojos pret Latvijas valstu, vispār anekdota pilnīgākajā, ko es jau daudzkārtījies uzsvērs, ka pilnīgi visi mani radinieki, gan no mātes, gan tēva puses 3 paudzēs, ir ar ieročiem rokās cīnījušies par neatkarīgu Latvijas valsts. To visu var pierādīt, tas viss ir pierādāms un absolūti bez jebkādām problēmām, pilnīgi bez jebkādām, man vispār problēma nav. Un nekad neviens no viņiem visās paudzēs no abām pusēm nav bijis komunistiskās partijas biedrs. Nekad. Ja.
Tāda lūk tā situācija. Es ļoti gribētu zināt, kā Intam Ulmanim ir ar vecākiem pa mātes līniju, pa tēva līniju, par dalību vai biedrību komunistiskajā partijā, vai viņi ar ieročiem rokās ir cīnījušies vairākās paudzēs par Latvijas valsti. Bet es to visu noskaidrošu, es to visu skaidroju, visur ir informācija pieprasīta. Nu, man ir cilvēki arī pietiekoši daudz, kas sniedz šādu informāciju, pie tam absolūti pavelti. Nu, lūk, un šajā, teiksim, es viņu nosauktu organizētā grupā, Inta Ulmaņa organizētā grupā, bija otrs kadrs, viņa draugs, paziņa, tātad Rinalds Silakalns, tas vēl pat tiesnesis strādā. Šodien viņš vēl ir tiesnesis. Es nezinu, vai tos spriedums vispār var ņemt vērā, vai ņemt pa pilnu, kā saka tauta, un vispār vai viņi juridiski leģitīmi, jo tas, kad, un to es arī vairāk kārtīgi esmu uzsvērs, ka es uzskatu, ka Ints Ulmanis bija, tā varbūt arī ir, Krievijas Federācijas spēcdienestu rezidents Latvijā, minimums rezidenta vietnieks. Par to es personīgi par to nešaubos. Lai gan materiālus uz galdu, es nevaru uzlikt uz galdu viņu personīgo lietu piemēram, no Krievijas ārējās izlūkošanas dienestu vai no Krievijas federālā drošības dienestu. Tāpat kā par Rinaldu Silakalnu, kur es uzskatu tieši par tādu pašu Krievijas Federācijas spiegu reāli un ietekmes aģentu Latvijas Republika. Nu, lūk, tā vietā, lai gadiem neizstrādāt Eināra Graudiņa. Tukšumā vienkārši, jo nekā nav, ja? Nu, neskatoties uz to, ka beigās viņa vadībā, šīs organizētās noziedzīgās grupas vadībā tika uzlausts un iztīrīts līdz pēdējām apzakts mans īrētais dzīvoklis. Bet, par to es arī esmu stāstījis. Tātad, tas bija priekš kam vajadzīgs? Tas bija vajadzīgs priekš tam, lai novērstu uzmanību, tajā skaitā tik maksimāli piesaistīta mūsu pērkamā prese un radītu kaut kādu tēlu no manis, cik es esmu bīstams Latvijas valstī, kad vienlaicīgi Inta Ulmana ļoti labs draugs paziņa no senseniem laikiem ir šobrīd jau tiesājamais, viņš ir šodien, es domāju, ka viņam status ir aizdomās turamais. Bēdīgi slavenais Andrejs Sozinovs. Sozinovam ļoti labs draugs ir jau par spiegošanu notiesātais. Sparāna kungs un tā tālāk, tātad tur ir visi vieni Krievijas spiegi, visi vieni valsts drošības komitejas darbinieki, visi vieni valsts drošības komitejas aģenti. Un tāpēc man ir milzīgs jautājums, vai tad tiešām Intam Ulmanim un Rinaldam Silakalnam viss šīs lietas paies garām, tā kā saka, kā nolīs vienkārši kā ūdens dušā, bet nekas nepaliks uz miesas. Vai tā var būt? Man tāds vienkārši jautājums. Kad gadu desmitiem tiek izstrādāts Einārs Graudiņš operatīvajās izstrādēs, tam tiek tērēti vienkārši bezjēdzīgi simtiem tūkstoši naudas resursi, tiek uzsākt kaut kāda dumi absolūti, pilnīgi bez jebkāda pierādījuma bāzes, pilnīgi bez jebkādas vispār loģikas pat. Krimināli procesi, kurus visus sankcionē mūsu neuzpērkamais tiesnesis Rinalds Silakalns. Un tajā laikā Latvijā darbojas desmitiem profesionālas Krievijas spēcdienestu, gan rezidentūras, gan aģentu spiegu loks, kurus sasaist šīs rezidentūras vispār bez jebkādām problēmām. Spiego Latvijas valstī pret Latvijas valstu un tautu. Un vienlaicīgi vēl nodarbojas pilnīgi nekautrējoties ar absolūti kriminālu biznesu, desmitiem miljonu summu apmēros. Un viss ir baigi labi. Silakalns šodien turpina strādāt par tiesnesi, viņš šodien kaut kādus spriedumus spriež Latvijas valsts vārdā. Ints Ulmanis tas ir pensijā, cik es zinu. Bet jautājums, vai tas ir normāli vispār? Tā ir. Es uzdodu vienkārši jautājumu, vai tas ir normāli? Padomāsim. Visu labi, paldies.